Es sveicu tevi savā brīvdabas kabinetā, un šī būs tava iepazīšanās elpošanas sesija, kur tu vairāk varēsi sajust sevi, sajust elpu kā dziedinošu instrumentu un pagaršot arī mani. Es esmu Anita, būšu tava pavadone ceļā, taču pirms tam pastāstīšu tev dažas vērtīgas nianses par elpu. Lai vieglāk būtu saprast, iztēlojies aizbergu. Aizbergam ir redzamā daļa un aizbergam ir neredzamā daļa. Tad šī redzamā daļa ir kā mūsu apziņa, ko pārvalda mūsu prāts, un tā neredzamā daļa ir zemapziņa, kas nepakļaujas prāta kontrolē. Un šajā zemapziņas daļā ir mūsu kaut kādi rīcības modeļi, mūsu ieradumi, viss tas, kas mums ir iemācīts no agras bērnības, viss tas, kā mēs uztveram pasauli, sievietes, vīriešus, attiecības, naudu. Un dažkārt šajā zemapziņas daļā ir mūsu limitējošās domas par sevi un citiem, kas neļauj mums dzīvot laimīgāku, piepildītāku dzīvi. Lai mēs iekļūtu šajā aizberga neredzamajā daļā, mums ir jānokļūst paplašinātā apziņas stāvoklī. Un elpa mums piedāvā šo brīnumu nokļūt paplašinātā apziņas stāvoklī, lai mēs varētu ieraudzīt savus ierobežojošos uzskatus un spēt tos dziedināt. Ir tāds teiciens, kā tu elpo, tā tu dzīvo, un tas patiešām nav tālu no patiesības. Mūsu ieelpa rāda mums to, kā mēs esam gatavi iet dzīvē uz priekšu, virzīties, sasniegt mērķus, paplašināt robežas. Taču izelpa parāda, cik mēs esam gatavi uzticēties, atlaist kontroli, ļauties pieredzēt un tā kā būt savā plūsmā. Tad, kad mēs izmainām savu elpošanas patērnu, arī dzīvē notiek izmaiņas. Tā jau ir viena forša ziņa. Tā kā pievēršat uzmanību, kā notiek elpa, vai ir grūtāk ieelpā, vai ir grūtāk atlaist izelpā. Man bieži jautā, ko tad es varu dziedināt ar elpas palīdzību. Tad te ir diezgan plašs spektrs. Pirmām kārtām, un tas ir arī mūsu šodienas galvenais uzdevums, tu vari sajust sevi. Tu vari sajust savas rokas, kājas, muguru, plecus, kur ir kaut kāds saspringums, kur ir kaut kāda spriedze. Tu vari sajust, kā tava dvēsele jūtas tavā ķermenī. Vai tas ir brīvi, ērti un forši. Otra lieta, kur elpa nāk palīgā ļoti labi, ir partnerattiecības. Jo tad, kad mēs elpojam un nonākam sevi savā dziļumā, mums ir iespēja ieraudzīt savu partneri vai arī vecākus, piemēram, vai arī bērnus ar dvēseles acīm, un mums nokrīt vēlmē kaut ko pierādīt, vēlmē viņus regulēt, vēlme viņus pārtaisīt. Mēs mainām iekšā sevi, mēs atbrīvojam, atlaižam tās pārliecības, kuras mums traucē pieņemt otru cilvēku tādu, kāds viņš ir, un līdz ar to arī skaisti matērijā daudz kas var izmainīties. Un, protams, mēs daudz harmoniskāk varam pieredzēt sevi ikdienā. Mēs varam pārvaldot elpas instrumentu, atbalstīt sevi ikdienā dažādās stresa situācijās, dažādās negaidītās situācijās, kur ir kaut kāda trauksme iezegusies. Mēs varam palīdzēt sev un arī saviem tuvākajiem. Pirmām kārtām, tad, kad mēs paši esam mierīgāki, mūsu lauks un vide
ir mierīgāks, un otram kārtām bieži vien mammas palīdz bērniem iemigt ar savu mierīgu elpu un elpošanu. Tā kā tas arī ir ļoti vērtīgi. Tagad par pašu elpošanas tehniku. Sāksim mēs ar ieelpu caur degunu un izelpu caur muti. Katrā ieelpā mums krūšu daļa piedalās, krūšu daļa atverās un izelpā mutīte ir vaļā un elpa izkrīt ārā. Viegli, brīvi un plūstoši. Un tagad pamēģinam kopā. Ieelpa caur degunu un izelpa caur muti. Un daram kopā. Spēcīga, jaudīga ieelpa, pleci neceļās, pleci ir mierīgi, atslābuši, krūtis atverās kā eņģeļu spārni, un mēs elpojam gan krūtīs, gan vēderā. Tā ir pirmā daļa. Pēc tam mēs pāriesim uz mutes elpošanu, kur būs ieelpa caur muti un izelpa caur mutri. Ir ļoti svarīgi, ka elpa ir savienota vienā aplī, ka nekur nav pauzes ne pie ieelpas, ne pie izelpas. Mēs savienojam elpu, mēs savienojam prātu ar sirdi. Tas ir ļoti svarīgi, un tas jau būs ļoti, ļoti liels ieguvums no šīs elpošanas sesijas. Tagad gan es aicinu tevi iekārtot ērtu vietu, kur tu vari sēdēt vai gulēt. Pats svarīgākais ir, lai mugurkauls ir taisns. Ja tu sēdi, tad ar taisnu mugurkaulu. Ja tu guli, tad neņem pārāk augstu spilvenu. Un raugi, lai tevi kādu brīdi netraucē, lai tev būtu laiks sev 30-40 minūtes. Un es iedošu tev ritmu, iedošu tev pavadījumu, un lai tev skaists ir šis ceļojums sevī. Šī būs ļoti maiga un mierīga elpošanas sesija, kas būs vērsta vairāk uz tādu sevis sajušanu, uz sevis noskaņošanu, uz sevis attīrīšanu, un tu šo praksi vari izmantot vakarā pirms gulētiešanas, lai, tā teikt, attīrītos no dienas notikumiem, pieredzēm, cilvēkiem, stāstiem, vai arī izmantot no rīta, lai noskaņotos, uzskaņotu sevi uz sadarbību ar savu augstāko es. Elpošanas laikā tu vari sajust galvas reiboņus, kaut kādas kņudoņas, vilkšanu rokās, kājās vai kaut kur citur. Esi klātesoši, vēro sevi un izelpot caur to vietu, kur tev ir kaut kāda nepatīkama sajūta. Tu vari uzlikt nodomu, pajautāt sev jautājumu, kas ir šī par doma manī, kas ir nogulsnējusies tajā vietā, kur man šobrīd spiež vai sāp vai velk. Tā kā turpina elpot, tas viss ir normāli, parasti tas ir tikai tāds pirmais slānis ceļā dziļāk jau pie sevis. Es ļoti priecāšos par tavu pieredzi, par tavām sajūtām pēc šādas elpošanas sesijas, ja atbildēs man uz e-pastu, un tiekamies kādā no nākamajām elpošanas nodarbībām. Un es atgādinu tev, ka viss ir pilnīgā dievišķā kārtībā, un tu esi Dieva drošībā. Lai tev skaists šis ceļojums. Sajūti sevi, sajūti savu ķermeni guļam vai
vai sēžam. Raugi, lai tev mugura ir taisna, lai mugurkauls ir taisns. Uztais 3 dziļas ieelpas un ļaujošas izelpas. Sajūt sevi šeit un tagad. Es esmu šeit un tagad. Es dodu sev vislabāko, un viss ir pilnīgā dievišķā kārtībā. Es esmu šeit un tagad. Un sāksim ar ieelpu caur degunu un izelpu caur muti. Es iedošu tev ritmu un mēģinu ar to saskaņoties. Iespējams, sākumā tev ritms var likties nepiemērots tev, bet uzticies vienkārši procesam. Ļaujies, uzticies un savienojies ar šo elpas ritmu, līdz tas kļūst par tev harmonisku. Turpini elpot, sajūti, kā ribas atplašās, sajūti katru ieelpu un izelpu. Un sajūti, ka tas nav vienkārši gaiss, ko tu ieelpo. Katra ieelpa ir kā dziedinoša mīlestības plūsma, kuru tu dod sev, savam ķermenim, savai miesai, savam garam, savai dvēselei. Katra ieelpa ir dāvana no Dieva. Katra izelpa ir ļaušanās viņa plānam. Es uzticos, es paļaujos, es esmu pilnīgā Dieva drošībā. Savieno ieelpu ar izelpu vienā veselumā, nav pauzes. Ieelpa nomaina izelpu un uzreiz ir atkal jauna ieelpa. Piebildi pilnas krūtis ar elpu, krūtis atverās kā eņģeļu spārni, un izelpā elpa izkrīt ārā, mutīte ir vaļā, žoklītis ir brīvs, acu āboli ir atbrīvoti. Piebildi pilnas krūtis ar elpu, vēderu, elpo ar visu ķermeni, uzsvaru liekot tieši uz krūšu daļu. Ja tu jūti jau pirmo kaut kādu kņudoņu vai vibrēšana ķermenī vai galva sāk rēpt, tas ir pilnīgi normāli. Ļauj sev būt, vienkārši atgādini sev, ka es uzticos procesam un es ļaujos. Es atlaižu bailes vēl vairāk, doties nezināmajā, sajust savas sajūtas vēl vairāk. Es ļauju sev sajust, kā mana dvēsele jūtas manā ķermenī. Es ļauju sev sajust, kur manā ķermenī ir kāda sastāvējusies enerģija vai kur enerģija neplūst. Elpa man to parāda ļoti skaidri. Un es izseku nodomu šīs elpošanas laikā savienoties ar savu augstāko es. Es lūdzu viņa vadību un parūpēties par manu drošību. Es izseku nodomu, ka šajā laukā drīkst būt tikai gaismas būtnes un tikai tās būtnes, kas nāk ar 100% mīlestību.
Katra ieelpa ir kā dziedinoša, mirdzoša plūsma manam ķermenim. Sajūti katru ieelpu, kā gaiss ieplūst, kā piepildās krūtis, kā piepildās vēders, kā izelpā. Es visu atlaižu. Man ir droši atlaist visu lieko, kas jau nokalpojas. Es pilnībā apzinos, ka es neesmu tikai mans ķermenis. Es esmu brīnišķīga kosmiska gaismas būtne, un es pateicos šim ķermenim. Ļoti labi. Turpini elpot. Sajūti katru savu ieelpu savos plecos, sprandā. Es ieelpoju un atbrīvoju visu smagumu. Sajūti, kas tās ir par domām, kas tās ir par pārliecībām, kas dara plecus smagus. Es atlaižu visu, ko es zinu, es atlaižu visu, ko es nezinu, par sevi, par citiem. Es ļauju elpai ieplūst manī, atbrīvot mani no tā, kas man nekalpo vairāk tālākam ceļam. Un sajūta jau uz pleciem ir tāds smagums, kuru tu vari noņemt kā tādu smagu mugursomu un nolikt zemē sev blakus. Ja vēlēsies, varēsi to pēc tam paņemt. Katrā izelpā vēl vairāk atlaižot to, pie kā tu turies, pie šīs spriedzes, pie kaut kādas kontrolas. Katrā izelpā es ļaujos vēl vairāk. Es apzinos, ar kādām domām, ar kādām pārliecībām es radu šo sajūtu, šo saspringumu savā ķermenī, un es atlaidu. Ļoti labi. Tad pārvirsi savu uzmanību uz savu seju, uz acīm. Katrā izelpā acu āboli atslābinās vēl vairāk. Žoklītes atslābst vēl vairāk, izelpā mutīte vaļā. Piere, mati, galva. Ar katru izelpu es apzinos sevi, es sajūtu sevi. Es uzticos visām savām sajūtām. Es ļauju sevi sajust. Ar nākamo izelpu pārvirsi savu uzmanību uz rokām. Uztaisi katru elpu cauri savām rokām. Sajūtot plecus, elkoņus, plaukstus. Katra ieelpa sirsniņā, katra ieelpa kā dievišķa dziedinoša mīlestības plūsma caur sirsniņu un izelpā cauri rokām. Sajūt, ka elpa plūst tālāk par tavām plaukstām, par taviem pirkstiem. Sajūti savus pirkstus kā tādas gaismas stīdziņas, pa kurām elpa izplūst ārā. Tu esi daudz plašāks par savu ķermeni.
paliec tikai ķermenī. Katra ieelpa sirsniņā, katra izelpa kā dziedinoša plūsma manam ķermenim, ko es dodu šeit un tagad sev, vismīļākajam cilvēkam pasaulē. To es dodu sev, vissvarīgākajam cilvēkam pasaulē. Es atlaižu kontroli vēl vairāk, katra ieelpa kļūst vēl ļaujošāka. Es ielieku, Dievs, sevi tavās rokās. Es uzticos procesam, un es ļauju, lai notiek šodien visskaistākā dziedināšana manam ķermenim, manai dvēselei, manam ceļam. Rokas ir plašas, vieglas, elpa plūst brīvi. Un ar nākamo izelpu sajūtu vēlreiz savu sirds centru. Mēs pāriesim uz mutes elpošanu. Caur muti ieelpa un caur muti izelpa. Turpini elpot. Ja tavas fiziskās sajūtas ķermenī ir pārāk spēcīgas, tu vari turpināt elpot caur degunu ieelpu un caur muti izelpu. Katra ieelpa piepildās atkal krūtis, plašas, ribas atverās kā eņģeļu spārni. Katra izelpa ļaujoša, mutīte vaļā, elpa plūst brīva. Es ļauju sevi sajust. Es ļauju sevi sajust vēl vairāk. Es lūdzu, lai elpa man parāda, kur enerģija vēl neplūst harmoniski manā ķermenī. Ļoti labi. Un turpinot elpot, sajūti savu iegurni, piepildi savu iegurni tagad ar uzmanību, ar mīlestību. Katru elpu virzam uz iegurni. Ar katru nākamo elpu sajūtu savu labo kāju līdz celim. Katra ieelpa sirsniņā un izelpa caur kāju. Kāja, celis. Ļaujam elpai slīdēt uz leju, potīte, pēda, pirksti. Es pilnībā jūtu savu labo kāju. Katra ieelpa ir mirdzoša, dziedinoša mīlestība, ko es dodu savam ķermenim. Un katrā izelpā es ar savu apziņu to vādu cauri savai labajai kājai. Cauri pēdai, cauri pirkstiem, sajūtu savus pēdas pirkstus kā gaismas stīgas, kas turpinās. Ar savu apziņu es samīļoju savu celi, savu potīti, savus pirkstiņus. Un
katru nākamo elpu es virzu cauri kreisajai kājai. Kreisā kāja, celis, potīte, pirksti. Katra ieelpa sirsniņā un katra izelpa dziedinoša, mirdzoša mīlestība, kuru es dodu sev, savai kreisajai kājai, savam celim, savai potītei, pirkstiem. Es sajūtu savas gaismas stīdziņas, kas caur elpu plūst caur mani kreisās kājas pirkstiem. Es pilnībā uzticos procesam. Un tagad caur katru ieelpu sirsniņā sajūti abas savas kājas, elpa virzās caur abām kājām vienlaicīgi. Mēs saskaņojam abas kājas, lai tās būtu enerģētiski viena garuma, lai šī te plūsma būtu vienāda. Un ja ir kāda vieta manā ķermenī, kur ir smaguma sajūta, tad es virzu tur savu uzmanību, es virzu tur savu elpu, es virzu savu nodomu, atbrīvot, atlaist visu to, kas mani kavē, kas mani stādina, lai es varu piedzīvot sevi vēl plašāk, skaistāk, mīlošāk, vibrējošāk, baudpilnāk. Es jūtu savas gaismas kājas. Es jūtu sevi vēl vairāk, vēl drošāk, vēl stabilāk. Un savām gaismas stīdziņām, kas izriet no pēdām, tu vari ļaut sazemēties dziļi, dziļi zemē, līdz pat jaunās zemes sirds centram. Zemes sirds centru var iztēloties kā skaistu ziedu vai kristālu, no kura tu vari ieelpot dziedinošu, atbalstošu mīlestību tavam ceļam, lai tavi ceļi zied. Un ja tu vari paņemt katru ieelpu no šī zemes centra, uzlaist viņu līdz augšai, līdz savam sirds centram, savienoties ar jauno zemi. Es savienojos ar jauno zemi, kurā ir vairāk mīlestības, ļaušanās, uzticēšanās, brīvības, patiesuma. Es savienojos ar tevi, lielā māte zeme. Ar jauno zemi, kurā nav kāru, kurā nav slimību. Ļoti labi, ļoti labi. Sajūti atkal savu sirds centru, sajūti savu sirdi. Sajūti, kā tā ir paplašinājusies, vienkārši caur to, ka tu ļauj elpai plūst savā ķermenī, ka tu apzināti virzi savu elpu, savu nodomu cauri dažādām ķermeņa
vietām. Sajūti savu sirsniņu. Sajūti, ko tā vēlas teikt, kā tā vēlas būt. Kas tās ir par domām vai pārliecībām vai ieradumiem, kas nospiež tavu sirdi. Pavisam maigi un plūstoši mēs lūdzam, lai tas paceļās, lai tas atklājās, lai tas atraisās. Mēs lūdzam dievišķu pieskārienu savam sirds centram. Un sajūta, ka elpa vienlaicīgi virzās cauri rokām, cauri kājām, cauri galvu uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, savienojot tevi ar tavu augstāko es, kas ir tava dievišķā daļa, kas tevi virza un vada. Es uzticos sev. Ar katru savu ielpu es uzticos sev vēl vairāk. Ar katru savu ielpu es ieelpoju drosmi būt sev. Savā unikālajā dievišķajā veidā. Ar katru ieelpu es vēl vairāk izjūtu pateicību savā ķermenī par to, kas es esmu, par savu ceļu, par to, kas vēl atvērsies. Es pateicos, ka varu sevi sajust tik ļoti. Un ieaicini tagad savā laukā kādu īpašu notikumu savā dzīvē, par kuru tu esi ļoti pateicīgs, pateicīga. Notikumu vai cilvēku. Ļauj tam atnākt. Ļauj vienkārši šim notikumam vai cilvēkam vai pieredzēji atnākt. Sajūti to caur sirdi, ieraugi ar dvēseles acīm, jau plašāk. Sajūti to visā savā ķermenī. Ieaicini vēl kādu īpašu notikumu, par kuru esi pateicībā, vai pieredzi vai cilvēku. Ļauj tam uzpeldēt vienkārši tavā laukā un negaidīt. Savienojies ar šo pateicības sajūtu, ar šo bezgalīgo mīlestību, ko tu izjūti.
mēs ieaicinām vēl vienu notikumu, pieredzi vai cilvēku telpā, kas izraisa mīlošu, bezgalīgu pateicības sajūtu ķermenī. Mēs šai sajūtai ļaujam izplūst visā ķermenī, katrā šūniņā. Un es pateicos sev. Es pateicos sev. Es pateicos svarīgākajam cilvēkam savā dzīvē. Es pateicos, ka varu sevi sajust vēl vairāk. Man ir droši ļaut sev būt, man ir droši ļaut sevi pieredzēt. Piedzīvot sevi, realizējamies matērijā. Man ir droši runāt, man ir droši būt. Es esmu šeit gaidīta uz zemes, es esmu gaidīts. Man ir vieta šeit būt. Sajūti savu unikālo elpas ritmu. Lēnu, plūstošu, maigu un dziedinošu. Katra ieelpa ir piepildīta ar gaismu un mīlestību. Katrā izelpā es dodu to sev, savam ķermenim, savai dvēselē, savam ceļam. Es uzticos sev, es uzticos dzīvei, es uzticos saviem impulsiem un es rīkojos. Sajūti savas rokas, kājas, pakustini pirkstiņus un lēnām vari atgriezties šeit un tagad, šeit un tagad.